šodien saņēmu no Alibabas sūtījumu šādu te kastīti ar saules paneļu trekera vadību. Pirms daudziem gadiem es kemperim uztaisīju uz jumta tādu iespēju, kad, ja gadījumā ir izslēgta aizdedze un, ja es atļauju celties augšā saules panelim, tad tas saules panelis automātiski varēja paskatīties, nokonstatēt, kurā pusē ir dienvidi, un viņš cēlās augšā 150 vatīgais panelis vai uz vienu pusi, vai uz otru pusi. Pēc tam kaut kas kādu gadu atpakaļ notika, viņš pārstāja automātiski sekot līdz saulei. Es varēju tikai ar mobīlo telefonu, izmantojot to Sonoff 4 kanālu komutatoru, varēju no mobilā telefona viņu piespiedu kārtā pacelt uz augšu, piespiedu kārtā nolaist uz leju. Bet tagad es saņēmu šo te automātiskās to trekera vadības bloku, atradu tieši tādu pašu modeli eBayā, tikai cena bija vairs tagad nevis kādi tur 30–40 eiro viņš maksāja, bet daudz vairāk. Atnāca ļoti ātri, kādas nedēļas laikā. Es domāju, es vienkārši nomainīšu viens pret vienu to bloku un skatīšos, kas būs. Viņš automātiski sāks sekot vai nesāks sekot. Te ir grūti pateikt, kas nestrādāja. Vai nu vadības bloks nestrādāja. Principā varēja nestrādāt arī kaut kas notikt ar šo te. Te ir iekšā vairākie sīki saules panelīši, un viņš skatās virzienu, no kuras puses saule spīd. Atkarībā no tā, no kuras puses saule spīd, tad dod signālu griezties saules panelim vai uz vienu vai uz otru pusi. Principā varēja arī šī te iekārta nestrādāt. Tad redzēšu. Un te ir pults, lai varētu piespiedu kārtā celt augšā, celt lejā to saules paneli un grozīt. Bet viņi ir infrasarkanā pults. Tas nozīmē, ja es viņu gribēšu darbināt, stāvot ārā zemē, tad man ir jāizlodē ārā infrasarkanais devējs un pie kempera malas jāiznes ārā viņu. Bet, kā es jau teicu, es varu to pašu darīt arī attālināti ar Sonoff komutatoru.